Tagad ir laikam. Jā, es sākšu ar to savu atbildi, un tas ir gan novērojums, gan arī zināmā mērā novēlējums uz priekšu. Un gaismas ziņā tas novērojums ir tāds, jo vairāk mēs ejam austrumu virzienā, jo viss paliek krāsaināks. Un jo vairāk mēs ejam rietumu virzienā, jo līdz zināmam brīdim ir, teiksim, gaisma paliek baltāka vai nu, teiksim, vairāk mēs runājam par šiem te baltās krāsas spektriem. Un tad šajā ziņā es gribu teikt, ka Latvija nu, tomēr pārliecinoši stāv vairāk tajā rietumu virzienā, bet mums tomēr ik pa brīdim izslīd kaut kādas tās lietas, nu, ka mēs uz tās austrumu robežas esam. Ja? Un to vislabāk var novērtēt tādā pilsētvidē, kad pēkšņi parādās ik pa brīdim tur zili tilti vai arī varavīksnes krāsās izgaismoti baseini. Bet tajā pašā laikā viņu nav daudz salīdzinot, teiksim, ar kādām, nu nezinu, no Āzijas metropolēm. Ja? Un tad laikam no manas puses tas, un otrs, kur tas parādās, tas nav tikai publiskā telpa, ja, bet arī privātajos interjeros. Un tad savukārt tas, kas ir tas varbūt novēlējums, nu, ka varbūt, ja tie gaismas profesionāļi, kas mūs dzird, ja mēs varam pašķūrēt vairāk tajā ziemeļnieciski rietumu virzienā, tādā gaismas uztveres ziņā, es par to būtu ļoti priecīgs. Paldies, Aigars. Jā, es arī drīzāk šajā gadījumā no dizaineru perspektīvas, arhitekta perspektīvas varētu vienīgi nokomentēt, ka man šķiet, ka mums vēl ir tāls ceļš ejams, līdz tam kaut kādam manam ideālam vai optimumam noteikti. Līdzīgi kā arhitektūrā kopumā droši vien, un arī es to saku tādās mazliet Latvijas arhitektūras gada balvas atskaņās, notika pasākums tieši pirms nedēļas. Un arī tā kontekstā profesionāļu starpā daudz, kā parasti sanāk, diskutēt par tām kvalitātēm. Un tad, protams, jā, ir skaidrs, ka mēs esam viensprāts, ka mums ir uz ko tiekties, tieši tā. Bet, jā, lūk, un manuprāt, tā galvenā lieta varbūt būtu, ja mēs runātu par gaismu, kaut vai, piemēram, ja mēs sāktu par to domāt no tāda publiskas telpas perspektīvas. Kāda gaismas ķermeņa mums izgaismo mūsu ielas un mūsu fasādes nāks. Jo, individuālā līmenī, tur, protams, varam diskutēt par visādiem dažādiem apstākļiem un subjektīvismu tieši tā. Bet tāda politiski, kā mēs pieejam tam, patiesībā vēl pagaidām vēl nekā vispār par to netiek īsti domāts. Man vismaz tāds priekšstats ir. Es zinu, ka ir cilvēki, kas cenšas, un es ļoti ceru, ka drīz arī būs pārmaiņas. Ja? Es ar to negribu teikt, ka nav neviena, kur tas interesētu. Absolūti ir, ja? Bet mums ir, kur tiekties. Jā. Es saku, droši vien, ka pateikšu no tāda interjera dizaina, tā skatu punkta vairāk, tāpēc, ka biežāk sanāk pašā profesionālā darbībā vairāk ar to interjera dizainu darboties. Tāpēc es mēģināju arī Grēmu izjautāt to viņu viedokli par gaismas piesārņojumu tieši arī interjerā, vai viņš pastāv, vai viņš, tiksim, saredz, ka tāda ideja vispār varētu būt. Un varētu teikt, ka man ir prieks, ka aizvien vairāk un vairāk arī tam tiek pievērsta uzmanība, ka taksim, mēs ne tikai runājam par ārējo vidi, kur ir digitālās reklāmas vai vēl kaut kas, bet arī mūsu interjers, tas ir ne tikai mūsu personīgais interjers, bet arī sabiedriskais interjers, saka aizvien vairāk un vairāk domāt par tiešām kvalitatīvas gaismas ieviešanu, nevis tikai vienkārši ķeksītim, kā ir gaisma, vai arī tā kā Aigars rādīja, kur ir tās dažādās baltās gaismas varianti, ja, no rozā līdz zaļajiem, ja, tā, ka par to tiek domāts, ka tam jau tiek pievērsta uzmanība, kad mēs tagad skatāmies ne tikai vienkārši, ka mēs izvēlamies gaismas ķermeņus no Polijas vai vēl kaut ko tādu, bet mēs skatāmies, lai tie gaismas ķermeņi, ja arī no Polijas, tad tomēr būtu salīdzinoši atbilstoši tām mūsu prasībām, kāda viņi ir. Vai šo varētu uzskatīt arī par Latvijas dizaina savienības sajūtu? Tas, ko tu šoreiz vairāk tā ir mana personīgā sajūta, jo Latvijas dizaineru savienības sajūta varētu teikt ir drīzāk tāda, ka tā kā dizaineru savienība pārstāv ļoti daudz dažādus dizainerus, sākot no
grafiskajiem dizaineriem un multimēdiju dizaineriem, beidzot ar tiem pašiem interjeru dizaineriem un vides dizaineriem, tad noteikti mums bieži vien apspriežot šo domu attiecībā par gaismu kā tādu gaismas kvalitāti. Tāpēc jau vispār arī radās tā ideja par konferenci un vispār par to, ka mums par šo tēmu vajadzētu aizvien aktīvāk un aktīvāk runāt, ka mums ir jāturpina izglītoties, ka mums vajadzētu skatīties kvalitatīvākā virzienā. Paldies, Barbara, Reini. Tu tur tāds man tev blakus jāatsēdē. Jautājums nav vienkārši, paldies. Divas lietas gribēju pateikt, kur mēs esam Rietumē Eiropas kontekstā. Es esmu aktīvs pilsētas lietotājs. Es lietoju sabiedrisko transportu, es braucu ar velo aktīvi, es braucu ar vilcienu uz Jūrmalu katru dienu gandrīz vai, jo ar mašīnu ļoti ilgi un vilcienā visu kaut ko labi var izdarīt. Es negribu būt viens no tiem vaidētājiem, bet šobrīd tā pilsētas centrs vienkārši kritiski izskatās. Nožēlojam, var teikt, un negribās iet uz staciju, un gaisma droši vien ir viens no tā, bet tāpēc es vienkārši iesākšu atbildi ar, ka apgaismojums... Man citreiz liekas komiski, kad politiķi izmisumā grib dabūt no projektiem, vai būtu izgaismotas fasādes, ja? Vajag izgaismot fasādi, vai jums tur ir paredzēts, jo mums tur ir nauda priekš fasādes izgaismošanas, bet īstenībā tur padās tā galvenā infrastruktūra vispār šobrīd ir pamat lietas ir baigi šobrīd, ir godīgi sakot arī, es ikdienā strādāju aktīvi, es neesmu tāds vaidētājs, bet man liekas, ka tur zemāk vairāk nav, kur krist šobrīd, ja tā godīgi cevišķi tieši tas centrālā daļa. Un tad to man tā gaismas jautājums nav tik svarīgs. Mēs arhitekti strādājam. Es Lienai gribēju pateikt, ka mēs arī saņēmām, nav tik traka pēc tās gada balvas, mēs saņēmām vienu no būtiski starptautiskās žūrijas atzinību par mūsu Valmieras Kurtūvas projektu. Un, vienkārši tur arī ir patumšs, mums tur tāds patumšs interjers, kā jau teātrī, bet kopumā tad situācija ir kritiska, teiksim tā, un mums par to ir jārunā, un šobrīd ir sabiedriskā telpā, tā, tikko tu sāc kaut ko kritizēt, tā tu sauc, vai tu sāc skaities vaidētājs, ja? Vai arī kaut kāds, neesi patriots, tā ir otrādāk, tā kā es domāju, ka, varbūt... Jo es domāju, par gaismu runājot pilsētu vidē, tieši pilsētu vidē, droši vien jau, ka skatās uz tiem pašiem Igaunijas vai Lietuvas piemēriem Rietumē Eiropā, droši vien jau, ka sakārtojot to gaismas vidi pilsētā, droši vien arī pavilktos līdzi tas pārējais iespējams. Ja? Vienkārši, ja tev kaut tā, lai salikt jaunu, modernu apgādes sistēmu elektrības, tad tur būtu jāiztais viss pārējais arī ar kabeļiem. Ja? Tā kā tas varētu būt viens no veids, kā tā teikt, spridzināt no apakšas, ja? Vai no augšas. Jā. Bet tu brīnišķīgi ieslīdēji nākamajā jautājumā, kur es gribēju jautāt jums, arī mums visiem šeit sēdošajiem, ko jūs darītu šobrīd, burvju noņu rokās? Ko darītu? Te un tagad. Ko darīt, lai nebūtu čīkstēšana, bet kur varbūt kāds mūs tomēr sadzirdēs pēc šī notikuma. Ja man mikrofons silts. Es domāju, ka mums Latvijas valstī ar budžetu ir viss kārtībā šobrīd. Ja? Ir ekonomiski liela aktivitāte, ir iespēja piesaistīt līdzekļus, bet man liekas, ka tie līdzekļi kaut kā aizslīd garām tām pamatvajadzībām kaut kādā veidā. Finanšu vidi būtu jāsakārto. Ja tev būtu burvju noņa, tad tu? Es netaisītu vienu paraugu ielu, par ko ir runa šobrīd Vecrīgā, bet es mēģinātu... Mums šobrīd ir divas dažādas pasaules. Viena ir nodokļu maksātāji un otra ir nodokļu tērētāji. Ja? Tās ir pilnīgi divas dažādas realitātes. Ja? Vieniem ir jāsaspringst, katru dienu jāizdomā pievienotā vērtība, lai varētu samaksāt algas un nodokļus, un otra savukārt ir pie tās sadalas, tur ir visādi mērķi, un attiecīgi novēlētu tiem sadalītājiem, man liekas, ka sadalītāji nelieto pilsētu. Man tāds aizdoms. Viņi iekāp mašīnā pie attiecīgajās smalkajās stāvvietās un aizbrauc uz savu smalko māju un atpakaļ, turp atpakaļ. Pa ielu jau to nejūt, visu ejot labāko redzēt. Tā kā varētu likt budžeta sadalītājiem doties ielās,
jo katru dienu, tad tas būtu savādāk. Varbūt. Tāds būtu viens mans novēlējums. Un nāktu šādu veidu pasākumiem, kur varbūt tomēr sadzird. Bet gan jau mēs darīsim kaut ko. Aigar, ko tu darītu, ja tev būtu? Jā, ja runa ir par to burvju nūjiņu, un īstenībā viņi jau ir katram mums rokās, tad man liekas, ka mums būtu daudz labāks rezultāts, ja mēs visi darbotos, kas ir zināšanās un pētījumos bāzēta rīcība vai zināšanās pētījumos bāzēta projektēšana. Un es piekrītu Reinim, ka šobrīd ar līdzekļiem ir pilnīgi pietiekami. Un man liekas, ka tādā pilsētvidē daudz lielāka problēma ir tas, ka mums ir atsevišķas pēdējo gadu pabeigtās ēkas, kas ir vienkārši pārgaismotas, kur ir sabliestas pa maksimumu, bet mierīgi varēja iztērēt līdz pat 10 reizēm mazāk budžetu un efekts būtu daudz labāks. Un tad, tie atlikušie 90% varētu tikt novirzīti tiešām infrastruktūrai un gudrai gaismas plānošanai. Tāpēc man ir prieks par to, ka notiek šāda konference. Ideālā gadījumā ar burvju nūjiņu es gribētu, ka šeit ir krietni lielāka auditorija no visiem procesā iesaistītajiem. Un tas nozīmē arī daļai no procesā iesaistītajiem, būt atvērtiem zināšanām un būt atvērtiem jaunas informācijas uzņemšanai. Paldies. Jā, šajā gadījumā es patiešām jau pirms to sāku teikt, domāju par tieši to pašu, ka viss jau slēpjās tajās zināšanās, izglītībā, un nevelti es arī savu prezentāciju sāku ar tādu izlasi no vēstures, un tā vēsture jau mums, piemēram, viena no tām lietām, kas ir jāsāk un kur jāmācās. Un, jo viss kaut kas ir darīts, un atlikt paskatīties tur. Un otra lieta, kur mēs varam skatīties citur pasaulē. Jo tur arī šobrīd nav jāizdomā. Absolūti, tieši tā, jā. Mēs varam kaut ko arī paskatīties. Un nav tā, es to absolūti neuzskatu par tādu kā tagad pakaļdarināšanu, kopēšanu vai kā citādi, bet gluži pretēji mums ir jāapzinās, ka mēs esam daļa no tiem, kas veido šo virzību. Un tā arī uz to jāskatās. Un, lai mēs būtu daļa, mums ir jāzina, kas tur īsti notiek ārā. Jo pie mums pārmērīgi šī atsaukšanās uz procesiem ārzemēs tiek uzskatīta par tādu kopēšanu, vienkārši pašpikošu. Man nav idejas tik labas, izdarīšu tā līdzīgi, kā tur jau kāds ir izdarījis. Nē, izdara savādāk, bet izdara tā, lai tas viss ir kaut kādā tādā vienotā kustībā uz pielāgots lokācijai. Pielāgots lokācijai, vietē, bet ka mēs esam daļa no šīs kopējās kaut kādas rietumu civilizācijas vēstures. Jā. Es no savas puses gribēju pateikt, mēs burtiski tikko bijām arī Venecijā bienālē mūsu Latvijas standā, un man liekas, ka tur tāda ļoti unikāla tās ideja. Tur ir apkopots viss tas, kas ir iepriekš bienālēs, ir bijis piedāvāts iepriekšējos standos. Un atgriezt atpakaļ pie tā jautājuma, mēs atkal ir jautājumi par to, kas tad būs nākotnē, kas būs tas. Un tur ir pateikts, aiziet uz veikalu, izvēlieties jebkuru variantu, kas jums ir, šobrīd liekas aktuāls jūsu jautājumam. Šeit jau ir 10 risinājumi izdomāti, tā, kurus vajadzētu tikai pielāgot jūsu vajadzībām, jūsu idejai, jūsu domai. Tā. Un tā kā jau arī Liena teica, ir jau piemēri, ir jau iespējas. Mēs varam mācīties uz to piemēru bāzes, pielāgot viņus un skatīties uz priekšu. Tā kā burvju nūjiņa praktiski gandrīz vai nav vajadzīga priekš tam, lai atrisinātu to, ko mēs varam. Lai jūs mēls atraisīt. Es vēl piebildīšu pie varbūt Lienas teiktā. Jā, tad ir tie vēstures pieminekļi un tie nozīmīgi Rietuma Eiropas pieminekļi, kur mēs arī braucam skatīties, viņi visi diezgan klusi ir izgaismoti, ja mēs runājam par tās detaļās. Jā, tur ir tiešām minimalistisks izgaismojums arī manis rādītajos piemēros, tāpat kā tavējos. Un, jā, tas laikam ir tas austrumu tie spīdeklīši, ja, kas mēģina, kad it kā tu mēģini savu kaut kādu nepadarīto darbu noslēpt aiz spožām lampiņām, man liekas, tāds ir. Un tas ir viens tāds sausais atlikums, kas varētu būt no šīs sarunas, ka mēs varētu vienoties, ka pilsētas izgaismojumam jābūt ir samērīgākam, gudrākam un klusākam.
Un to es gribētu nobeigt ar to, ka Rīgai beidzot būtu jātop šim gaismas māstera plānam, kas aptver visu, sāk domāt par funkcionalitāti. Un tad jau gala beigās vai nebūs nosaka... tā, kad tad atkal varēs nedarīt, jo tas plāns vēl nav gatavs? Nebūs tā, kad atsauksies uz to, ka plāns vēl nav gatavs? Ir liela cerība, ka redzēsim, skatīsimies, jo tas arī kulāros ir tikai dzirdēts. Doma par, teiksim, tādu gaismas masterplānu ir īstenībā ļoti pareiza, jo, te es atkal gribu atsaukties uz jau igauņu kolēģis pieminēto Richardu Kelly, un viņa pieeja gaismai. Tur patiesībā šīs 3 sastāvdaļas, pirmais, kas sākās ar ambiento, ja vispār ar tādu kopēju apgaismojumu, tas ir tas, kāpēc viņš ir vajadzīgs, ir, lai mēs funkcionāli telpā vispār saprastu, kur kas atrodas. Un šo pašu principu mēs varam attiecināt arī uz ārējo vidi. Ka pirmais, ar ko vispār viss sākās, ir funkcija. Lai mēs zinām, kur mēs ejam, lai neieskrienam stabā, ja? Vai kaut kādas tādas lietas. Lai norientētos vidē vispār. Jā. Otrs tikai pēc tam patiesībā seko akcentu gaisma. Un tad tas ir tas, kur īstenībā jau tādā arī pilsētas kontekstā ir jāsaprot, ka šīs būs mūsu pirmās lietas, kuras mēs liksim priekšplānā, un tad varbūt tur citas sēkas viņām dar atkāpties uz 2., 3. vai 4. plānu, vai arī to pašu var attiecināt arī pa kaut kādiem rajoniem. Un tad 3., kas ir Play of Brilliance, tie atkal ir tie zvīgulīši vai spīdeklīši, ja? Tas ir tikai pats pēdējais. Gaismas reklāmas, starpā, kas arī... Tajā skaitā, jā. Un viņam ir jābūt relatīvi vismazākiem, viņš nekādā gadījumā nedrīkst kļūt par pirmo, kas tiek risināts, tas ir tikai un vienīgi tāda, garšvielu piedeva. Tā kā, ja mēs šos principus ievērojam visos tajos risinājumos, kā mēs attiecamies ar gaismu, tad tas jau ir liels solis uz priekšu. Darbs, jā. Šajā mirklī, par cik šis jautājums ir tik dzīvelīgs, varbūt ir kādam no autorijas kāds jautājums. Tā, ka uzreiz gribas, lai arī kādu no jums sadzird. Ir? Neredzu nevienu rociņu. Nav? Kur ir? Brīnišķīgi. Nē, nedzirdēs. Vai pilsētas arhitektu dienas tika saukts? Vēlreiz tā? Vai pilsētas arhitekts tika saukts uz šo pasauli? Protams. Tik uzrunāts vairāk kārtīgi. Tik vairāk nozīmīgi ļaudis uzrunāt. Cik sapratām, ir vairāk paralēli notikumu šobrīd. Pareizi? Jā, vienkārši visu laiku parādās paceļā šis jautājums par tām skaisti izgaismotajām fasādēm. Un, jā, man liekas, tas ir diezgan tās simptomātiska parādība, ka mums šad un tad ir tie nami kā kūciņas un tikai tāpēc, ka tur reiz tiek nodokļu atlaides un tā, bet vispār kāpēc ar nodokļu atlaidi tiek stimulētas šādas lietas, šis ir jautāšanas vērts. Ka tā ir kaut kāda dziļāka problēma varbūt tajā mūsu kaut kādā nepilnvērtības sajūtā un tā tālāk. Mums gribās, lai mūs redz, ka mēs esam skaisti, ka mums ir kārtībā, ka mūsu pilsēta ir turistiem atraktīva, patīkama un tā tālāk. Mēs vēl neesam pašpietiekami, mēs neesam tajā līmenī, ka mēs varam teikt, ka mēs jūtamies komfortabli ar sevi un ka mēs tagad parūpēsimies par sevi un to praktisko atrisināsim tieši tā, lai, kā ik viens no klātesošajiem jau teica, ka turpat uz ielas staigājot, mēs nekur nepaklupsim un ka tā vide būs visur vienmērīga, ka nebūs tumšās vārtrūmas kaut kādas, kurām bāliet garām un tā tālāk un tā joprojām. Nebūs arī pāris gaismotas. Jā, un tas ir kaut kāds, es domāju, ka tas ir tāds mentālitātes jautājums, kas mums ir jāpārvar kaut kāda šīs vēlme izrādīties un apslēpt zem tā reāli kaut kādu situāciju. Jā, labs komentārs. Maniem vienīz visiem klientiem ir viedoklis, ka Rīga ir pa tumšu un ar savu to projektu, vai ne tikai Rīga, bet tā kā izgaismosim, jo ir tumši. Tāds ir tas viedoklis, ka pilsēta ir tumša un vajag gaišāk. Jā, tāds ir tas kopējais viedoklis klientiem. Jā, diezgan liela pārliecība ir. Gan mani pat pārsteidz šo dzirdot, jo ir gluži pretēja situācija dažviet. Ir arī blind spot nešaubīgi. Jā, kārtības. Man liekas, ka daļa no tās problēmas, kāpēc cilvēkiem tā liekas, ir brīdī, kad parādās ēkas, kas tiek pārgaismotas.
tad tās ēkas, kas ir blakus un kas ir varbūt delikātāk izgaismotas, viņas nobala un viņas šķiet tumšas. Bet patiesībā man liekas, ka tā problēma ir nevis tajā, ka Rīga ir pa tumšu, bet drīzāk tajā, ka mums šo gaismas intensitātes spektru viņu vajadzētu, kā lai saka, salāgot vairāk savā starpā, izlīdzināt, lai mums būtu vieta, kur var izcelties arī, teiksim, delikāts apgaismojums, un viņš tiktu pamanīts, un ka viņi nepārbliestu kāds blakus, kas, teiksim, skaņas efektiem runājot taurē pilnā balsī, un tad mēs brīnamies, kāpēc mēs nedzirdam, ka varbūt blakus kāds čukst. Auditorijā bija vēl, Jā, arhitekta līga, Latvijas. Man par tām fasādēm tas arī ir tas, ar ko es strādāju, un tas viedoklis, es to vēroju jau vairāk kā 11 gadus, un sākotnēji tās tāda ideja, ka jāizgaismo fasādes un par to ir kāda bonusi, tas bija ļoti labs veids, kā pievērst uzmanību ēku ārienei, nevis, teiksim, ieguldīt naudu, investēt, piemēram, iekšējos tīklos vai tādās neredzamās lietās, bet parādīt, ka kaut kas notiek un uzlabot to kopējo pilsētas vidi. Un tajā brīdī tas bija pozitīvi, jo tika nofokusēta uzmanības tieši uz to ēku ārieni, un tie pirmie, ja mēs atceramies, nezinu, tas jau varbūt 11 gadus atpakaļ, tās pirmās izgaismotās fasādes bija kaut kas tāds īpašs un pozitīvs. Bet tajā brīdī tas bija labs solis uz priekšu, bet tagad būtu laiks iet tālāk, jo tiešām ir pārgaismots, nepareizi izgaismots, un tas jau ir palicis jau cilvēki ir pieraduši apgūst zināšanas un varētu to tiešām vairāk strukturēt, izglītot arī īpašniekus un arī pārējos cilvēkus. Kā jūs sauc, ko jūs pārstāv? Līga Latvijas arhitekti. Kādi komentāri? Vēl kādam? Man būs tāds diezgan subjektīvs viedoklis, jo mēs esam piedalījušies ļoti daudz fasāžu izgaismošanā tieši Rīgā. Un es domāju, ka tā problēma ir ļoti kompleksa un viņa jāskatās tādā kopējā kontekstā, sākot ar to, ko Ilze visu laiku piemin par to, ka nav tāda lielā masterplāna, vadlīniju, kas būtu ok un kas nebūtu ok. Un tajā pašā kontekstā jāņem vērā ir milzīgo gaismas piesārņojumu pilsētā. Un, attiecīgi, ja fasāde ir taisīta laikā, kad nav mainīts ielu apgaismojums, kur liela daļa no ielu apgaismojuma spīd virsū fasādei, tad fasādes tika apzināti pārgaismotas, lai viņas vispār izceltos tā kopējā piesārņojuma. Piesārņojums tika risināts nevis samazinot piesārņojumu uz ielas, bet vēl vairāk piesārņojot ar fasādi. Šeit tā analoģija par to kliekšanu īsti vietā, vai ne? Viens jau tur kliedz, uzliekam vēl kaut ko skaļāku. Jauki, paldies! Es šajā sakarā gribēju piebilst paldies Līgai par komentāru, kad noslēpt, ka vairāk uz āru. Varbūt es varētu parādīt, mēs runājam to Rīgas pils. Tas tāds pozitīvs piemērs. Es savā lekcijā steidzos, domāju, ka es tur nepaspēju iekļauties, un tāpēc es pārskrēju, bet varētu, mēs tur esam labas gaismas salikuši. Tur ir beidzot Erko. Nav daudz, mēs tur sakrupējām to budžetu tā, lai varētu vēl uz priekšu, laikam drīzāk atpakaļ. Jā, labi, vai varbūt es paņemšu to stiku. Tā. Un te mums kā reiz, paldies Aigaram, mums izdevās ielikt labus prožektors. Mēs tur uztaisījām tos inženieru komunikācijas stabus, ko jūs redzat. Un tur ir Erko, kas attiecīgi ir ražotājs, kuram ir laba tā elipse, kas netaisa ēnas. Un tas pats ir arī šīs bildes, es jau rādīju vienreiz.
Bet ir pagrabā, jā, tad grīdā iebūvēt gaismekļi, kuriem ir pilnīgi vienmērīgs tas zīmējums uz liektas virsmas. Un tā kā tas varētu būt viens tāds piemērs, kur ir izdevies iekštelpu izgaismot ar kvalitatīviem gaismekļiem. Es paralēli tavam stāstam skrienu cauri iesūtītiem jautājumiem. Te ir liela virkne, tiek jautāts par nākotnes tendencēm un virzieniem, bet es šobrīd vienpersoniski atļaušos šos jautājumus. Pat nemēģināšu sasistematizēt. Es lēšu, ka nākamā konference, kur noteikti notiks, mēs veltīsim tam veselu bloku, kur varēs izpausties pietiekoši daudz profesionāļu, kas ir pie mums šeit pieejami. Šoreiz gribētos virzīties uz noslēgumu taisni šīs konferences virsuzdevumams, mēģinot saprast, kur tad mēs esam. Šie arī bija tie galvenie jautājumi, kur mēs katrs, kurā šajā gaismas sarežģītajā fenomenā jūtamies esam un ko gribētu uz šiem jautājumiem, mēs esam daļēji atbildējuši. Būtu vēl fantastiski, ja no visiem jums varētu dzirdēt, ko jūs katrs no jums, kā jūs jūtaties, kur jūs saredzat un ko gribētu un ko darītu ar to burvju nūjiņu. Iespējams, ka mēs šādu aptāju ieviesīsim pēc šīs konferences. Varbūt no jums runātājiem ir kaut kas ir palicis nepateikts, ko gribētos pateikt, vai kamēr jūs domājat, es vēlreiz vērsīšos pie šodien aktīvās auditorijas. Man droši vien, ka mazliet ir palicis, ko pateikt, ir mazliet pārsteigums, kad organizējot konferenci un vēršoties pie tik daudziem speciālistiem mums Latvijā, tā skaitā, kā jau meitenes pazuda prasība, vai mēs aicinājām Rīgas pilsētas arhitektu. Un tad pārunājot ar katru no arhitektiem, ar visiem par to, kā tad īstenībā Rīgā ir sadalīts šis apgaismojuma jautājums, izrādījās, ka tas ir tik ļoti sadrumstalots un tik ļoti fragmentēts, ka un arī tāpatās kā Ināra pirms tam stāstīja vienā momentā, ka viņas pārziņā ir tas globālais skatījums uz Ziemassvētku apgaismojumu, pēc tam katra tur apkaima attiecīgi izdomā uzlikt savu eglīti un savu apgaismojumu vai kaut ko tam līdzīgu. Tad tik daudz atbildīgās institūcijas un beigās katrai institūcijai īstenībā nav ne mazākās kopdarbības vai, tā labā roka nezina, ko dara tā kreisā, un par to 100 kājīti vispār mēs nezinām, kura kāja, kurā virzienā vispār iet. Līdz ar to, varbūt, ja atgriežos pie tās burvju nūjiņas, tad gan te es gribētu droši vien pateikt par to, ka es labprāt gribētu redzēt kaut kādā reizē viņus visus kopā sanākam un to masterplānu droši vien, ka taisot kopā, skatoties tomēr kontekstā vienam ar otru, lai tad tas masterplāns, kas ir tapis šobrīd par digitālajām reklāmām, bet kurš ir iestrēdzis varas tuneļos un tā tālāk. Tas masterplāns, kurš it kā nākamgad taps par Rīgas pilsētu apgaismojumu, un varbūt, ka taps kādreiz arī tāds kopējais masterplāns vispār par pilsētas apgaismojumu, tad varbūt taptu tādā vienotā sinerģijā. Tas vien nozīmē to, ka šādas mūsu tikšanās tiešām ir vajadzīgas un mums ir jārunā. Mums ir jārunā, lai mūs dzird nevis kaut kur klusām, jo tu stāsti digitālais masterplāns. Interesanti, kas tur ir? Par digitālo reklāmu. Digitālā reklāma. Jā. Kas ir, tas ir vēl viens neliels hauss, diezgan liels hauss Rīgas pilsētvidē. Bet mēģināsim beigt uz pozitīvas nots. Ir ārkārtīgi jauki redzēt, ka vēl viss nav aizgājuši vai nav aizmiguši. Un ka mēs šodien tomēr esam tik kvalitatīvā sastāvā šeit satikušies un diezgan daudz skaistas tēmas izrunājuši. Es teikšu paldies lielu arī visiem runātājiem. Tikpat lielu paldies visiem klātesošajiem. Sameklēt rokās konferences organizators var itin viegli, ja rodās kāda pēcsajūta, tostarp arī jums.
Un, Noteikti vērsīšos pie jums pēc atbildēm par to, kas bija labi un ko varētu uzlabot. Jā, es teiktu, ka mēs varētu šodien arī beigt un doties savās tālākajās piekdienas gaitās. Paldies visiem! Paldies, milzīgs!